Kā pierāda dati, saslimšanas ar dažādām ādas vēža formām Latvijā un arī citu vietu pasaulē pieaug ātrāk nekā ar jebkuru citu vēža formu. Ar katru gadu tātad saslimšo skaits pieaug, kā arī mirstības rādītāji, diemžēl, no šīs vēža formas arī palielinās. Un, ja mēs paņemam, piemēram, šķērsgriezumā 15 gadu periodu, tad šis saslimušo un mirušo skaits faktiski ir trīskāršojies. Lai šai problēmai pievērstu pastiprinātu uzmanību, Latvijas viroterapijas centrs ir uzsācis jaunu projektu. Latvijas viroterapijas centrs aicina iesaistīties visus skaistumkopšanas nozares pakalpojumu sniedzējus, tātad tā skaitā frizētavas, solārijas, skaistumkopšanas, dažādas klīnikas un salonus, lai kopīgi mēs tātad veicinātu iedzīvotāju vidū šo aizdomīgo ādas veidojumu dzimumzīmju diagnostiku. Kāpēc tieši varbūt šie skaistumkopšanas un tātad šī skaistumkopšanas nozare, jo bieži vien pie ārsta mēs dodamies tikai tad jau, kad mums šķiet, kad ir jau kaut kādas problēmas, un tad mēs dodamies, lai papildus tātad veikt šo izmeklējumu. Bet tieši šie skaistumkopšanas nozaru sniedzēji varētu piedalīties, un viņi noteikti arī veicinātu šo profilaksi un saulēcīgu diagnostiku. Es domāju, ka noteikti frizieris ir tas, kurš piefiksē to pirmais. Varbūt ne katrs klients skries pie dermatologa uzreiz, un nevienmēr viņš griezīsies pie ārsta, jo tās dzimumzīmes var būt visādā veidā un daudz. Un varbūt nemaz viņam nav, bet frizieris ir tas, kurš ievēro visas problēmas, kas saistīts ar matiem un ādu. Mums ir rokā asas šķēres, mums ir ķemmes, mēs varam aizskārtā, mēs varam traumēt šo dzimumzīmi, un tas, protams, nebūtu vēlams. Ir dzimumzīmes, kas jau ir no bērnības, no dzimšanas, un ir jaunveidojumi, kuri, protams, nebūtu vēlams, lai viņi tur vispār atrastos. Es vēl gribu atzīmēt to, ka šis būs ilglaicīgs projekts, un faktiski viens no aspektiem mūsu tātad arī ir akcijas ietvaros tiek izgatavoti materiāli, kas ir tā savu veidu it kā vizītkarte ar informāciju, kur klients var griezties, lai viņš veiktu šo tālāku dzimumzīmes izmeklējumu. Tāpat tās arī noteikti šīs, piemēram, frizētava, kur ir nolēmusi iesaistīties un kopīgi ar mums cīnīties pret melanomu, saņems uzlīmi. Attiecīgi tādā veidā parādot un akcentējot to, ka viņi ir līdzatbildīgi, atbildīgi ieinteresēti klientu veselības uzturēšanā un tātad profilaksē. Ļoti vērtīgi ir tas, ka mēs varam viņam pateikt adresi, telefonu, iedot vizītkarti, ieteikt, lai viņš patiešām aiziet un pārbauda to savu dzimumzīmi. Informāciju par projektu Esi modrs var iegūt www.melanoma.lv.